Tie, kam jau ir palēmējies iegādāties jauno grāmatu Valsts gribas un pat to palasīties, jau pietiekami labi zina to, kā pašreizējā valsts prezidenta Egīla Levita kancelēja gadiem ilgi ir absolūti prettiesiski, pat noziedzīgi darījusi visu iespējamo, lai liektu sabiedrībai nozīmīgu būtisku informāciju. Bet, kā zināms, ēstgriba rodas ēdot, un redzot, cik smuki rullē šī te prettiesiskā prakse, ir nolemts to fiksēt likuma veidā, lai turpmāk varētu darboties jau ar pilnu jaudu. Un tieši šis ir viens no iemesliem, kāpēc Saeimā roku rokā ar vilkačiem no parazītiskajiem valsts drošības dienestiem tiek mēģināts druģainā steigā izgrūst cauri grozījumus valsts noslēpuma likumā, informācijas atklātības likumā un krimināla likumā. Ja tas izdosies, Egiliem Levitiem un citiem valsts gribiem būs vēl nesalīdzinām vieglāk no sabiedrības noslēpt visu, kas vien viņam ienāks prātā. Tas būs tieši tā un ne citādā. Bet arī tā vēl ir tā mazākā problēma. Tas, ka Egils Levits un kompānija ir vitāli interesēti slēpt no sabiedrības iespējami daudz un maksimāli ierobežot sabiedrības tiesības iegūt informāciju, kas ir absolūti nepieciešama lieta, lai sabiedrība pati varētu kontrolēt valsts varu un to, kas valstī notiek. Papildus tam tiek domāts par kaut ko, lai cik tas nebūtu neticami, vēl nopietnāku. Proti, es lasu to, kas ir rakstīts mazā fašistēna Jāņa Dombravas vadītās Saeimas Nacionālās drošības komisijas formāli sagatavotajos, kaut patiesībā tikai no valsts drošības iestāžu vilkačiem pārņemtajos priekšlikumos, grozījumiem, likumā par valsts noslēpumu un saistītajos likumos. Un tur ir rakstīts, citēju, apdraudējumu nacionālās drošības interesēm. Persona var radīt gan ar savu aktīvu darbību, gan ar noteiktas attieksmes paušanu un izrādīšanu. Ieklausieties vēlreiz. Apdraudējumu nacionālās drošības interesēm persona var radīt ar noteiktas attieksmes paušanu un izrādīšanu. Ikvienu Latvijas pilsoni, kurš vēlas dzīvot brīvā valstī kā brīvs cilvēks, un kurš vēlas, lai arī viņa bērni turpinātu dzīvot brīvā valstī kā brīvi cilvēki, kuru uzskatus un kuru brīvību paust savus uzskatus tā, kā viņi to vēlas, tur, kur viņi to vēlas un kādā formā viņi to vēlas. Visus, kam šī brīvība ir svarīga, es aicinu ārkārtīgi nopietni, maigi izsakoties, izturēties pret šiem priekšlikumiem. Ja šie priekšlikumi šādā formā tiks pieņemti, jūs varat būt pilnīgi droši, ka pēc dažiem gadiem jūs nevarēsiet atšķirt Latvijas Republiku no Krievijas. Te valdīs tie paši likumi, tā pati mutes aizbāzšanas politika, tieši tāpat kā Krievijā šeit tiks piespriesti reāli cietumsodi par savu viedokļu paušanu, par izteikumiem sociālajos tīklos, par lieliskās armijas, kā tas tur Krievijā saucās, diskreditāciju, par valsts varas aizskaršanu un tā tālāk un tā tālāk. Ja jūs, Latvijas pilsoņi, pieļausiet, ka tiek pieņemti šādi te formāli fašistēna Dombravas un viņa kompanjonu
bet praktiski, reāli, īsto, nevis iedomāto Kremļa ietekmes aģentu sagatavoti priekšlikumi, tad 37. gads nemaz nav tik neiedomājams. Tieši otrādi, 37. gads tepat blakus. Visu labu!